Sveiki! Mani sauc tātad vecmāte Liena Drauga. Es strādāju Sigultas slimnīcas dzemdību nodaļā, pieņemu dzemdības jau vairāk kā 15 gadus. Un tāpatām es arī esmu kā vecmāte, kura pieņem arī grūtniecības aprūpē ģimenes sirds klīnikā. Un šodien es nedaudz jums pastāstīšu par tādu ierīci lietu kā Epinol, ko bieži vien mammītes arī man jautā, gan arī pēcdzemdību periodā, gan arī grūtniecības laikā, kas ir tas, ko profilaktiski vēl var darīt, lai palīdzētu bērniņam piedzimt. Tāpat arī jautājumos par plīsumu profilaks, vai ir kaut kas tāds, ko var darīt, un kaut kas tāds, ko jau mājās var veikt. Tad šis ir tas, par ko es šodien arī varu jums nedaudz pastāstīt. Un, protams, vienmēr es pieminu to, ka šī metode un šī ierīce, tā varētu teikt, viņi noteikti nav domāti uzreiz pilnīgi visām sievietēm. Tas nav kā tāda panacēja, ka tas ir jādara visām mammītēm pirms dzemdībām vai arī pēcdzemdību periodā, bet tas noteikti ir tām sievietēm, kas vēlas varbūt kaut kā vēl vairāk profilaktiski kaut ko darīt papildus, lai izstumšanas periods būtu raitāks vai veiksmīgāks, vai arī lai šie te plīsumi starpeni audi būtu vieglāk iestieptos, lai viņi būtu mazāk dzemdību procesā. Līdz ar to, tad jā, šodien es jums gribētu nodemonstrēt tādu vienu ierīci. Viņai ir divi dažādi veidi. Viens ir klāt ar šādu te tā kā manometru, kur tad sievietes arī var sekot līdzi, cik tad tā plūsma tur ir bijusi liela. Un otra ierīcīte ir ļoti līdzīga tāda pati, tikai viņai nav klāt tā kā tas manometriņš, ir tikai tas pūslīds, kuru mēs pumpējam. Tā doma šim Epinol aparātam ir tāda, ka mēs viņu varam izmantot gan grūtniecības laikā. Tas ir aptuveni 3 nedēļas pirms bērniņa piedzimšanas mēs varam sākt. Mēs parasti iesakām sievietēm no 37 grūtniecības nedēļām to darīt, bet pirms tam noteikti konsultēties ar savu vecmāti vai arī ar savu aprūpes ginekologu, pie kā jūs esat uzskaitē, vai jums nav kādas kontraindikācijas, kāpēc jūs šo metodu nevarētu lietot. Ja? Kā piemēram, ja ir zemu novietota placenta vai placentas priekšguļa, vai bērniņš, piemēram, ir šķērsguļā vai slīpguļā, tad šis noteikti būtu jāizrunā ar savu aprūpes sniedzēju. Ja aprūpes sniedzējs jums ir devis zaļo gaismu un saka, jūs varat pamēģināt visu tas, kas jums pašām šķiet pieņemams un ērts un labs, tad šis ir viens no tādiem veidiem, kā mēs varam sagatavot savus dzemdību ceļus bērniņa piedzimšanai. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka mēs ņemam šo te Epinol aparātiņu, ievietojam viņu līdz pusītei makstī. Ideālā variantā, ja mēs izmantojam arī lubrikantu, lai vieglāk ievietošana būtu. Un sākuma stadijā mēs vienkārši viņu tā kā mēģinam noturēt makstī, ja, un pēc tam jau mēs viņu varam mēģināt tā kā piepūst nedaudz lielāku. Ja, respektīvi mēs viņu piepūšam un šādā veidā līdz pusītē viņš makstī mums arī līdz šai vietiņai aptuveni arī paliek. Ja. Viņš dod maksts caudiem iestiepumu, viņš arī trenē maksts iegurņu pamatnes muskultūru, un tādā veidā jūs pierodat arī pie spiediena starpenē un starpenes audos. Tās mammas, kuras ir lietojušas šo tā kā Epinol aparātu, arī kuras ir dzemdējušas pie manīm, viņas bieži vien pēc dzemdībām stāsta, ka viņām ir bijis vieglāk sajust šo stumšanas sajūtu. Viņām ir bijis vieglāk bērniņu izstumt cauri iegurnim, jo viņas tā kā nevis iegurnim, bet makstī, jo viņas jau ir pieradušas pie tās sajūtiņas, ka tur kaut kas iestiepjās. Un arī mammas bieži vien saka, ka ir šis te saucamais ugunsriņķis, ko var lasīt arī literatūrā, ka bērniņa galviņa ir iestājusies tā kā līdz pusītē jau, kas bieži vien sievietēm ir tāds ļoti intensīvs brīdis dzemdību procesā, kad šķiet, ka tā kā gribas kaut kā sasprindzināties un kājas saspringzināt un tā, un vecmāte saka vēl tagad atlaid bērniņu, lai viņš tur stāv, tad mammām šīs te ugunsriņķis ir tāds mazāk jūtams, jo viņš ir mazāk intensīvs, jo sievietes tā kā var šo te pūslīti uzpumpēt līdz pat aptuveni 10 centimetru diametram, pierast pie viņa, ja, tā kā viņš palielinās šajā pulsmā, un mēs varam panākt ar šo te pūslīti tik lielu diametru, cik aptuveni būs liela bērniņa
galviņa dzimšanas brīdī. Ja? Tādā veidā mums pierod starpenes audi, tādā veidā mēs varam izvairīties arī no lieliem masīviem plīsumiem dzemdībās, arī no varbūt epiziotomijas, ja piegriezumu veikšanas dzemdību laikā, ja, jo mammas pašas jūt, ka tur bērniņa galviņa stājās, viņa smuki slīd cauri un starpenīte arī ļoti labi un forši padodās tādā veidā. Ja. Mājās treniņu laikā, protams, mēs sākam ar pašu mazāko. Šeit ir tāds tā kā skrūvīte, kuru mēs pagriežam un mēs izlaižam gaisu ārā. Ja, mēs tātad sākuma stadijā ievietojam tikai šāda veida tā kā šo pūslīti un aptuveni ik pa pāris dieniņām mēs viņu mēģinam uzpumpēt nedaudz lielāku un lielāku. Ko ir svarīgi saprast šajā procesā? Ka tam nevajadzētu notikt ar sāpēm. Var būt tāds neliels diskomforts, protams, no tā, ka tur vienkārši ir tā spiediena sajūta, bet, kā jau minēju, šim visam procesam nevajadzētu notikt ar sāpju sajūtu, ar nepatīkamām sajūtām, ar lielu diskomfortu. Protams, ja parādās tādi simptomi, kā piemēram asiņošana vai kaut kas tam līdzīgs, tad mums šī procedūra arī ir jāpārtrauc. Bet, ja mēs sākam tiešām ar šo te mazāko diametru, tad, protams, tādā veidā mēs arī mazāk sev nodaram pāri. Ja? Arī tas, ka šeit ir divi tādi veidi, divi varianti, tātad vienam no variantam mēs varam sekot līdzi arī ar cipariņam, ar tā kā manometriņam. Viņš gan vairāk palīdz tām situācijām, tām mammītēm, kuras vairāk šo te izmanto nevis dzemdībām, lai sagatavotos, bet pēc dzemdībās, tad, kad jau mēs mēģinam starpenes muskuļus uztrenēt, lai nebūtu maksas noslīdējumi, lai mēs tā kā izvairītos no urīna nesaturēšanas vai no tādas tā kā nekontrolētas gāzu tā kā, izdalīšanās. Ja? Tad arī šis Epinova aparāts nav domāts tikai, lai mēs gatavotos dzemdībām, bet arī diezgan labi un veiksmīgi viņš arī sagatavo sievietes pēcdzemdību periodā. Ja? Arī tāpatām pēcdzemdību periodā mēs uzsākam šo te tā kā aparātu lietošanu ne ātrāk kā 3-4 nedēļas pēc bērniņa piedzimšanas. Tā doma ir tāda, lai mums būtu sadzījuši visi starpenes audi, ja arī ir bijuši kādi plīsumiņi, lai sieviete ideālā variantā varbūt būtu bijusi jau arī vizītē pie savas vecmātes vai ginekologa, pie kā viņa ir bijusi aprūpē, lai viņa dod zaļo gaismu un saka, ka tas viss ir atļauts un labi un ka to var sākt darīt. Ja? Jo būtībā tā doma šim Epinova aparātam ir stiprināt iegurņu pamatnes muskultūru, un viņš ļoti labi palīdz tieši arī pēcdzemdību periodā, tātad arī tikt galā ar dažādām pēcdzemdību tādiem varbūt sarežģījumiem, kā mēs saucam, kā piemēram maksas noslīdējumi vai urīna nesaturēšana. Jā, tātad tam otram aparātam, tas, kas ir šis te, kuram nav tā manometra, šis varbūt vairāk tiešām ir salīdzināms vairāk tā kā dzemdībām, lai trenētos, jo uz dzemdībām treniņam mums nav vajadzīgs tas manometriņš. Viņš vairāk ir vajadzīgs tieši tad, kad mēs trenējam pēc dzemdībām to iegurņu muskultūru. Bet princips viņam ir tieši tāds pats. Šeit arī ir tāda skrūvīte, kā mēs sakam, ja, kur mēs aizgriežam ciet, un tad mēs viņu arī lēnām pumpējam tik lielu, cik mēs lēnām sākam pierast pie viņa. Tātad uzpumpējam mēs viņu līdz pat 10 centimetriem, un tajā brītiņā mēs vienkārši viņu mēģinām makstī noturēt aptuveni minūti līdz 2. Noteikti nav vajadzīga ilgstoša šī te noturēšana, maksimāli līdz 10 minūtēm, ja, bet tas ir atkarīgs no katras sievietes komforta. Un tad, kad mēs vēlamies viņu tā kā izstumt ārā, mēs varam izstumt, bet mēs varam arī pilnīgi mierīgi attaisīt vaļā šo korķīti, nolaist gaisu, un viņš atkal samazinās. Ja? Un tādā veidā tātad mēs trenējam starpenes pamatnītes iegurņu muskultūru un arī trenējam šo te audu iestiepšanos uz dzemdībām. Ko būtu svarīgi atcerēties, ka uz dzemdībām nav nepieciešams trenēt starpenes audu muskultūru tad, ja paredzēts plānveida ķeizargrieziens, jo tas būtu lieki un īsumā nav nekādas nepieciešamības. Savukārt mammām, kuras varbūt pirmajās dzemdībās ir piedzīvojušas varbūt lielākus plīsumus, varbūt tiešām arī iegriezumu šo epiziotomiju vai arī vakūma ekstrakciju, tad mēs atkal iesakam viņu lietot ar to domu, lai nākamajās dzemdībās varbūt to nevajadzētu piedzīvot, lai sieviete labāk izjustu, lai starpenes audi vieglāk iestieptos, lai bērniņam būtu vieglāks šis ceļš arī iziet cauri starpenes audiem un lai viņi būtu padevīgāki un maigāki salīdzinoši.